Globālās pārmaiņas arvien tiešāk skar Latvijas iedzīvotājus, un pašvaldības ir pirmās, kas saskars ar šo pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem. Pēdējos gadus raksturo pašvaldību pieaugošā vajadzība piemēroties sabiedrības veselības, klimata pārmaiņu un drošības apdraudējumam. Ņemot vērā daudzkārtējās un daudzveidīgās starptautiskās krīzes un starpvalstu konfliktus, pašvaldībām ir jāstiprina savas spējas prognozēt, novērst un vadīt ārkārtas situācijas. Esam bijuši liecinieki pieaugošam apdraudējumam kibertelpā un kritiskajā infrastruktūrā. Hibrīdkara darbības jomas paplašinās informatīvajā telpā, pieaug vardarbība sabiedrībā, migrācija un vides katastrofas. Kā uz to reaģēt, kā mobilizēt finansu resursus un apvienot zināšanas tehnoloģiju jomās, iesaistot publisko, privāto un nevalstisko sektoru, vaicājām civil-militārās sadarbības ekspertiem no Iekšlietu ministrijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un industrijas, kas piedalījās Latvijas pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas sadarbībā ar Latvijas drošības un aizsardzības industriju federāciju un Zemgales plānošanas reģionu organizētajā seminārā. Darbības nepārtrauktība, kritiskā infrastruktūra, tehnoloģiskie risinājumi un kiberdrošība. Pašvaldībās mums ir tas, ka ir šie plūdu apdraudējums, ir vētras, ko arī ļoti pierādīja mūsu Zemgales plānošanas reģionā. Šajā gadā gan Jēkabpils piemērs plūdos, gan Dobeles novada piemērs par vētrām, par krusu, kur tiešām ir jābūt mums gataviem, jo arī mūsu reģionā ir pašvaldības, kas mēs atrodamies Daugavas baseinā, Lielupes baseinā. Tā kā ļoti svarīgi ir būt par kiberdrošību. Es domāju, ka ļoti pieaug šī datu zādzības un daudz citi noziegumi, bet tehnoloģijas ļoti attīstās un jāmāca vairāk viņi un zinošākiem jābūt, lai varētu izsekot visām šīm darbībām un novērst šādas lietas. Ļoti būtiski viena lieta, ne tikai pašvaldībām sagatavot šos cilvēku aizsardzības plānus, bet arī visām šīm iestādēm, kas ir pašvaldībām, sagatavot šos saucamos pakalpojumu nepārtrauktības plānus. Katrai iestādē ir kaut kādi būtiski kritiski pakalpojumi, kas ir nepieciešams nodrošināt iedzīvotājiem, pašvaldībās. Un mums ir kritiski saprast, kas ir kritiskie pakalpojumi, ko mēs varam darīt, lai viņus nodrošinātu. Kas ir tās lietas, ko mēs preventīvi varam darīt, lai to nodrošinātu. Un, ja gadījumā iestājās kaut kāda attiecīgā X situācija, vai vai tā ir katastrofa, vai nedod Dievs tiek ar kara draudu un tā tālāk, mēs katra šī iestāde, katrs darbinieks, kas ir atbildīgs, zinātu, kas viņam ir jādara, kā viņam ir jārīkojas, lai mēs palīdzētu nodrošināt šos pakalpojumus, kritiskos pakalpojumus mūsu iedzīvotājiem. Viens no pasākumiem, kas pašreiz ir kaut kādā mērā iegājis jau tādā stabilā fāzē, tā ir kritisko objektu saraksts, kas ir pilnveidots. Un tas jautājums, kas mums uz rītdienu ir izcināms, tas ir arī vairāk saistīts ar D kategoriju. Tātad mums ir kaut kādā veidā tomēr jāpilnveido arī D kategorijas infrastruktūras saraksts. Sevišķi tas attiecās uz siltumapgādes un ūdens saimniecības jautājumiem. Šeit es arī gribētu uzsvērt, ka, manuprāt, ka ļoti labi pašreizajā brīdī arī ir nostartējis Latvijas ūdens saimniecības un kanalizācijas asociācija, kura realizē arī attiecīgi projektu par noturību tieši attiecībā uz ūdens saimniecības pakalpojumiem. Tāpatās arī man gribētos arī paslavēt Jelgavas un Rīgas valstspilsētas pašvaldības par to, ka tās ir izveidojušas, manuprāt, diezgan nopietnas struktūras, kuras risina arī jautājumus, kas ir saistīti gan ar civilu aizsardzību, gan viedo pilsētu, gan iedzīvotāju drošību. Un, manuprāt, tas ir tas ceļš, kas būtu arī turpmāk ejams visām pašvaldībām. Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija apvieno uzņēmumus, kas strādā visdažādākās tautsaimniecības jomās un ir ļoti nepieciešams mūsu sabiedrības drošībai un valsts aizsardzībai. Līdz ar to mēs kā federācija ikdienā sadarbojamies ar nozīmīgākajām mūsu nozara ministrijām, aizsardzības ministriju un iekšlietu ministriju, lai apzinātu tās būtiskākās jomas, kur industrijas iesaisti ir nepieciešama. Un mēs šobrīd varam runāt gan par virkni pakalpojumiem, kas ir nepieciešami informācijas komunikācijas jomā, sakaru jomā, kiberdrošības jomā, tāpat tās jomās, kas ir saistīts ar kritiskās infrastruktūras uzturēšanu, novērošanu.
Jā, šobrīd jau ir dažādi atbalsti, kas ir pieejami. Pašvaldībām ir pieejami arī no aizsardzības ministrijas un no CERT. Dažādas gan konsultācijas, gan iespējas veikt arī testus, ielaušanās testus, gan arī tehnoloģiskai rīki kā DDoS aizsardzības un tam līdzīgas lietas. Tas, ko mēs valsts pārvaldē arī nodrošinām pie šitām iestādēm, tas arī pašvaldībām dažādi koplietošanas risinājumi digitālie, sākot gan ar pakalpojumu izvietošanas vietnēm, kā portāls Latvija LV. Tāpat arī šobrīd mēs strādājam pie tā, lai varētu koncentrēt valsts datu centru infrastruktūru un attiecīgi aicinām arī pašvaldības izmantot šos valsts koplietošanas datu centrus. Vai tajos gadījumos, kad ir iespējams, protams, arī var izmantot komersantu datu centrus. Un papildus tam, protams, mēs skatāmies uz iespējām piesaistīt arī pašvaldībām izmantot struktūra fonda investīcijas. Un šajā gadā šobrīd notiek tieši diskusijas ar pašvaldībām par to, kā izmantot atjaunošanas noturības mehānismu iespējas pašvaldību digitalizācijai un iespējams civilās aizsardzības, varbūt ne tik daudz kiberdrošības jautājumi, ir viena no tēmām, kas tiek skatīti iespējams arī pašvaldību projektiem. Mēs arī plānojam nākamā gadā un gados uz priekšu attīstīt tieši digitālo prasmju, kiberdrošības prasmju programmas, gan valsts, gan pašvaldību iestādēm. Pašvaldības arī varēs piedalīties šajās programmās.